Sveicināti! Šodien apskatīsim nelielas atšķirības starp oriģinālajām un alternatīvajām tirgu pieejamām rezerves daļām. Šī ir oriģinālā un šī ir alternatīvā detaļa. Jau pēc vizuālā varam redzēt, ka neatbilst ne līkums, ne savienojuma vietas, nekā. Un Eiropā ražotiem automobīļiem šādi izskatās oriģinālā detaļa. Šādi izskata alternatīvā detaļa. Šai detaļai vislielākās redzamās vizuālās atšķirības ir tās, kad alternatīvai detaļai nemaz nav šīs iekšējās daļas, kas atstāja ļoti lielu iespaidu uz automašīnas drošību. Paskatīsimies svaru atšķirības. Amerikā ražotajiem auto neoriģinālās detaļas svars ir plus mīnus 5 kg. Oriģinālai detaļai ir tuvu 9 kg, tātad uz pusi. Eiropā ražotam automobīlītim oriģinālās detaļas svars ir arī turpat 5 kg. Neoriģinālās, kam nav iekšējās daļas, svars mums ir nepilni 2 kg. Un pamēģinām alternatīvo. Redzam, ka atšķirība ir vairāk nekā jūtam un saredzam. Varam izdarīt secinājumus tikai no kāda materiāla veidot šī alternatīvā rezerves daļa. Un visbeidzot, Eiropā ražotais automobīls, kuram arī bija vislielākās vizuālās atšķirības, pamēģināsim šo pazāģēt. Nu, diezko viegli neiet. Pamēģinām te. Redzam, ka vairāk vajadzētu uztraukties Eiropā ražoto automobīļu īpašniekiem. Viņa automašīnām tiek uzstādīts alternatīvās rezerves daļas.